mēs atrodamies graudu 46, kur tas viss top, sākot no skices līdz šim laimīgam klientam, kā kuru reizi. Reizēm dāmas iegādājās pašas šo veļu, reizēm tas ir kāds pārsteigums, dāvana vai kā savādāk. Bet katrā ziņā nākot pie mums ciemos, jūs varat redzēt šo šūšanas procesu, jo mūsu veikala koncepts ir veidots arī ne tā kā visiem citiem, jo starp veikalu un šūšanas darbnīcu ir stikla siena, līdz ar to jūs varat šo procesu novērot, kā tas top. Mēs rādām visu kā tas ir. Varbūt tad varam ķerties pie šodienas tēmas klāt. Un mūsu pirmā tēma ir, manuprāt, pati svarīgākā. Kā tad noteikt šo savu izmēru, kā izvēlēties veļu atbilstoši izmēram, jo tas patiesībā ir stūrakmens komfortam un ērtumam. Varbūt nedaudz par šo konceptu es pastāstīšu jums, jo tā kā mana pieredze konstruēšanā ir tāda pietiekami liela, ar maz astīgi pietrūkst no 20 gadiem. Un, manuprāt, veļas konstruēšana, veidi un šie tādi kā paradumi, mode ir tāda nedaudz iepalikusi, jo pa lielam jau nekas tā īsti nav mainījies. Ir karkasi, ir gumijas, ir aizdares un tā tālāk. Tad mūsu ideja bija izveidot kaut ko jaunu, kaut ko savādāku. Un tas nozīmē, ka mūsu kolekcijā jūs neatradīsiet krušturus ar karkasiem, kas varbūt uz pirmo momentu šķiet nedaudz mulsinoši, bet mūsu stāsts ir par komfortu, par sajūtām, jo nav noslēpums, ka mums visām šīs darba dienas ir pietiekami steidzīgas un garas un piesātinātas, līdz ar to domāt par to, ka tur kaut kas spiež vai kā savādāk, nav laika tam, un tad kāpēc dienu aizņemt ar domu, kad kāda lentīte vai vīlīte ir nekomfortabla un ērta. Pirmā lieta, ar ko atšķirās atverot mūsu lapu no visām citām, ir, jūs noteikti esat pamanījuši jau mēringa tabula. Ja parasti tiek iedalīti izmēri A, B, C, D un tā tālāk, tad mūsu gadījumā tā kā nav karkasi, mēs šo veļu dalām nedaudz savādāk, un varbūt uz pirmo šķiet, ka šī tabula ir ļoti sarežģīta un nesaprotama, bet patiesībā tā tas nemaz nav. Viņa ir ļoti vienkārša. Pats svarīgākais pirms noteikt atbilstošo izmēru ir uzvilkt nepaustrētu krušturu. Ko tas nozīmē? Jo tad, ja jūs šo mērījumu mērīsiet uz kailu ķermeni, tad krūtis neatradīsies īstā vietā, ja tā drīkst teikt. Lūk, uzvelkot nepausterētu krušturi, ir atbalsts krūtīm un viņas atrodas tur, kur viņām ir jābūt. Lūk, pats svarīgākais, pirmais mērījums, ko mēs taisam, ir apkārtmērs zem krūtīm. Tas nozīmē, ko? Apkārtmēru zem krūtīm mērot, mēs viņu mēram nedaudz stingrāk, nekā varbūt nedomājot par tādu komfortu, jo, ja jūs šo apkārtmēru nomērīsiet tā viegli, vaļīgi, tad kustoties šis krušturs jums rausies uz augšu.
bet kruštura svarīgā vieta ir šī apakšējā mala, kas ir zem krūtīm, līdz ar to viņš noturēsies īstajā vietā. Tātad mēs nomēram apkārtmēru zem krūtīm, kas mūsu tabulā ir šī ailītē. Un tālāk nāk otrs svarīgais punkts. Patiesībā, lai noteiktu krušturu izmēru, mums ir vajadzīgi tikai 2 izmēri. Apkārtmērs zem krūtīm un apkārtmērs pāri krūtīm. Pāri krūtīm augstākajā punktā. Svarīgi nesajaukt. Apkārtmērs zem krūtīm mēs mēram stingrāk, nedaudz stingrāk, kā varbūt mums uz pirmo domu gribētos, bet apkārtmēru pāri krūtīm mēs mēram viegli. Ne tā, ka mērlēnte ir brīva, bet ne tā, ka iespiežās, jo šis izmērs būs ļoti svarīgi, lai jūs asumetrijas apakšveļā justos ērti. Otrs apkārtmērs parādās šī ailītē, un kā jūs redzat, mums sadalīts ir 3 pozīcijās, jo mēs katrs esam dažāda, individuāla, un bieži vien šis apkārtmērs zem krūtīm ir smalkāks, un atkarībā no tā, cik skaista forma ir krūtīm, vai lielāka vai mazāka, tam nav nozīmes, bet šīs 3 sadaļas ļaus piemeklēt jums īsto izmēru tā, lai jūs dienas laikā par šo veļu aizmirstu, lai jums nekur nebērstu, netraucētu, nespiestu vai kā savādāk neradītu nepatīkamu sajūtu. Lūk, līdz ar to tas ir ļoti svarīgi. Un svarīgi nesajaukt, kuru izmēru stingrāk un kuru mazāk stingri. Tā kā šis izmērs ir sadalīts 3 pozīcijās, tas nozīmē, kad ir iespēja maksimāli piemeklēt sev īstāko izmēru un tā, lai šis komforts būtu jau ar pirmo mirkli uzvelkot mugurā viņu un lai šī sajūta ir tāda patīkama, jo viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem bija radīt šo apakšveļu, kas ideāli pieguļ, līdz ar to iekšējās vīles tiek paslēptas aiz odarītēm, lai nekur nekas nebērstu, nespiestu un kā savādāk netraucētu. Vēl viens ļoti svarīgs punkts. Uzvelkot krušturu ir ļoti svarīgi pieregulēt pareizā augstumā plecu lentes. Jo bieži vien ir, tad, ja jūs apkārtmēru zem krūtīm nomērīsiet vaļīgi un savilksiet ļoti stingri plecu lentes, tad jums mugura ies uz augšu un krūtis svērsties uz priekšu. Bet, ja jums būs atbilstošā apkārtmērā zem krūtīm un pievilksiet vidēji stingri plecu lentes, tad mugura neies uz augšu un krūtīm būs atbalsts. Ir mums bijuši gadījumi, kad kungi grib pārsteigt dāmas, un šījos gadījumos, lai būtu izdevies pārsteigums, tad ņemot tālāk manu pieredzi un šī kunga neatlaidību, viņš klusiņām ielienot komodas atvilknē, apskatās, kāda izmēra veļu līdz šim viņa mīļotā sieviete ir nesājusi un kāda zīmola veļai dod priekšroku. Tad, zinot šo izmēru, es palīdzu piemeklēt atbilstošu izmēru no mūsu izmēru tabulas, jo, protams, katram šim izmēram, kas ir mūsu tabulā, var pretīm pielikt klasisko apakšveļas izmēru 75A, B, un tos jūs noteikti ziniet jau. Tā kā galvenais ir uzdot jautājumu, un risinājumu var atrast vienmēr. Tad, ja krušturos izmanto karkasus, tad vienmēr šī izmēra skala tiek
fiksēta klasiskajā veidā, tas ir ABCD 70, 75, 80, ejot tik pa 5 centimetriem. Bet tad, kad karkasus neizmanto, tad šī izmēru izveidošana ir nedaudz savādāka, un mēs viņu vēl papildinājām, jo parasti ir S, un tur nav ne S1, ne S2, ne S3. Līdz ar to nomērot apkārtmēru zem krūtīm, un pēc tam pāri krūtīm jūs piemeklēsiet, perfektu, tādu, kā jūs vajag. Bet atcerieties, ļoti svarīgi ir šis apkārtmērs zem krūtīm, ir mēram nedaudz stingrāk, apkārtmēri pār krūtīm tā, lai nesaspiestu krūtis, jo tas nav labi, nav komfortabli, jo saspiest, piespiest nav nepieciešams. Ir manuprāt, foršāk ir šī komforta sajūta nekā tāda saspiesta, piespiesta. Ir dāmas, kurām ir platāka mugura, bet mazāks krūšu pilnums, līdz ar to atbilstošāks būs S1 izmērs. Bet ir dāmas, kurām ir šaurāka mugura un pilnākas krūtis, bet apkārtmērs zem krūtīm būs šis smalkais, tad atbilstošāks būs S3 izmērs. Bet tad, ja jūs gadījumā esat iegādājušies e-veikalā un uzdāvinājuši un saprotat, ka kaut kas ir aizgājis šķērsam ar izmēru un nav problēma samainīt, jo visa pamatā ir mūsu uzstādījums par to, ka ir jājūtās ērti, komfortabli un patīkami. Jūs droši varat rakstīt Ziemassvētku vecītim jau vēstuli, jo es domāju, ka Ziemassvētku dāvanās jau varēs saņemt jaunās krāsas. Jo ļoti svarīgi pirms ielaist ražošanā šos modeļus notestēt, pārbaudīt pašiem, jo tas ir ļoti garš process, kamēr nonāk līdz veikalam. Lai nenokavētu nākošo mūsu šo tiešraides sarunu, sakojiet lūdzu līdzi mums sociālos tīklos. Nu ko, paldies jums, lai jums forša darba nedēļa, lai darbīgi un gaidām ciemos. Atā!